Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Pie mums šodien viesojas vadošais eksperts Latvijā, nebaidos tā teikt, Edgars Pastars. Sveiks, Edgar! Sveiki! Jā, un šodien mēs runāsim uz tāda provokatīva tēma, ja tā var teikt, vai auditors ir pēdējā kontrole pirms likuma pārkāpumiem? Kā tu redzi audita un tiesību saikni? Cik cieši tās patiesībā ir tā savstarpēji saistītas? Laikam nenopietni atbildot būtu tur, kur auditors kļūdās, tur juristam ir darbs. Vai kur viņš neizdara savu darbu, vai kāds nepiesaista auditoru. Bet, ja tā nopietnāk, tad laikam divos elementos tiesības, protams, kaut kas tāds, ko arī autors pārbauda arī likuma ievērošanu. Protams, ne tikai, jo tas būtu gan bēdīgi, ja tas būtu tikai formāli likuma burta ievērošana. Un otrais, protams, ja visas aizsardzības līnijas ir nespējuši izdarīt savu darbu, tā skaitā auditors, apzināti vai neapzināti, tad, protams, juristam tā ir iespēja sākt savu darbu. Bet, protams, arī uzņēmuma iekšienē ļoti svarīgi, ka jurists un autors sadarbojas. Man ir bijuši piemēri, kur esmu bijis dažādās lomās šeit, ka tu redzi, ka varbūt auditoram kādā reizē nav izpratne par kādu specifisku, un tas ir pilnīgi loģiski, ka viņi var nebūt zināšanas visur, jo tur jābūt jomā un vienmēr kaut kas vienmēr palikt, vai ne? Un galvenais, ka tu esi stūrgalvīgs. Un tāds dialogs, tad tur ir saprast, kāpēc ir šī juridiskā konstrukcija izvēlēta, kā viņi bija pareizi interpretēti, kādi citi varianti bijuši. Tā kā tur ir gan jurists varbūt, tā teikt, pēdējā cerība pašam auditoram vai uzņēmumam, gan arī kā sadarbības modelis, lai saprastu, kāpēc rīcība ir tāda vai šāda, jo tu jau pārbaudi pēc tiesību normām vai kāpēc procedūrā tu ierakstīji. Tā kā tur ir liela miedarbība un jurists varbūt arī auditors, bet tas nevienmēr ir baigi veiksmīgi, tur jābūt bišķi plašākam skatījumam. Saki, un tas jautājums, ko es pašā sākumā, ar ko es sāku, vai tiešām auditors ir tā pēdējā kontrole pirms likuma pārkāpumiem, vai tas tomēr ir tā kā pārspīlēti? Es teiktu, ja organizācijā tā ir, tas ir bēdīgi, tāpēc, ka pirmajai un otrajai līnijai, ja tā drīkst teikt, būtu jāspēj izšķirt, un organizācijas kultūrai kā tādai būtu jāspēj izšķirt šī, lai auditors nebūtu tikai tas pēdējais, kas novērš pārkāpumu. Tomēr, man liekas, kas ir tā audita priekšrocība un ko es arī pats varbūt nesot nekādi, es nepromotēju kā auditors, bet ir bieži vien specifiskas jomas, kurām mēs veicam tur sistēmu pārbaudi vai arī izlases pārbaudes organizācijām vai finanšu iestādēm. Un es redzu, ka kādreiz nepaskatās sistēmiski, ka katrs strādā savā šūniņā, savā istabā, un autors var ieraudzīt to plašākā kontekstā, un tad tiešām viņš izpildu savu funkciju, un saka, ka šīs divas organizācijas informācija neapmainās, vai šie dati nav pareizi. Un lēmumi tiek līdz ar to es teiktu, ka jā, tā ir, bet tas ir tikai tādēļ, ja pie nosacījuma šīs apgalvojums ir pareizs, ja pat pirmā un otrā aizsardzības līnija, tad tā kā ar biznesu saistītā un tā saucamā juridiskā un atbilstības kontrole ir nostrādājusi. Ja viņš ir tikai vienīgais tur, kas, tā teikt, glāb visus, tad ar glābšanas riņķi rokā, tad es teiktu, ka tā organizācija nav ilgs mūžs un audits īstenībā tur ir vairāk tāds, dzēš ar spaini, dzēš lielas rūpnīcas ugunsgrēku. Mm-hmm. Kā ir, ja tu redzi, kad vai ir tādas situācijas, un kā tu redzi šo, ja auditors ir atklājis iespējamu pārkāpumu, likuma pārkāpumu, cita veida pārkāpumu, un vadība tomēr ignorē šo te. Kā būtu arī pašam auditoram jārīkojas, vai viņam ir jāziņo kādam, nav jāziņo kādam? Es esmu bijis šajā situācijā. Un tas, man kā advokātam varbūt ir papildu priekšrocība atsevišķos speciālos regulējumos, kur mums dod arī tiesības kaut ko neziņot arī ar to domu, ka, man liekas, tur ir vairāk dimensijas. Pirmā es auditoru uztveru arī nedaudz kā ārstu, jo ja tu par katru sīkumu iesi ziņot, tad tev neusticēsies, tev neatklāsies, un tad beigās tu savu darbu nevarēsi izdarīt. Man ir bijusi situācija, ka klients saka, bet ja tu atklāsi pārkāpumu tur tādu vai šādu, tu ziņos, es saku, atkarībā, ko es atradīšu, jo man svarīgi saprast, vai uzņēmuma kāda ir kultūra kopumā, vai viņi patiesībā ir blēži tikai, tā kā vilks aitas ādā, vai tas pārkāpums ir, tā kā smags noziegums, par ko mēs runājam, vai ne? Jo, man liekas, tāda ārējai ziņošanai būtu jābūt ļoti ekstrēmos gadījumos, kad patiešām ir notikusi krāpšana, piesavināšanās, varbūt kaut kas sistemātisks starptautisko sankciju pārkāpums. Kaut kas tiešām ir būtisks noticis. Tur būtu jābūt tomēr tādai sapratnē, ka ja nav runa par sevišķi smagajiem noziegumiem, mums nevajadzētu šādu ziņošanu būt pamatprincipam.
Bet tāpēc ir pareizi, ja tā organizācija ir lielāka, tad ir risku komiteja, ir padome. Un tas man vienmēr ir bijis labi, ka es valdēm esmu teicis, ka mūsu uzdevums nav jūs nostučīt, latviski sakot. Ja mēs atradīsim, mēs esam šeit, lai jūs ārstētu, lai jūs tāpēc mums izvēlējušies. Bet, protams, ka padomei mēs nevarēsim to neteikt, jo padome ir tas, kas ir, un tajās organizācijās, kur ir funkcionējoša padome vai risku komiteja, tas ir labs veids, kā auditoram atbildēt uz šo jautājumu. Bet, ja uzņēmuma vadība ir tāda, tad ir reizes, ka tev nebūs īsti kam to noziņot. Jo lielākoties, ja tur nebūs tādi smagi noziegumi, tur būs slikti pārvaldīts uzņēmums. Un īstenībā labi, ja viņam ir uzraugs. Tas ir variants kādreiz. Man nav bijuši šādi ziņošanas gadījumi. Ir bijuši, kad pats, piemēram, bankas vairāk nestrādā Latvijā, licences tur vairāk viņiem nav. Tas arī varbūt atbild uz jautājumu, kāpēc viņiem nav. Ka viņi lūdz kaut ko efektivizēt, pārskatīt procesus, un mēs viņiem arī sakam, ka mēs strādāsim ar uzraugu arī, un tas, ka mēs esam atklāti un transparenti ar uzraugu. Ja tur būs lielas problēmas, mēs varam aiziet, teikt, bet mēs ļoti iespējams, ka uzraugam nemelosim, ja viņš mums to jautās. Vai mēs atklāti ar uzraugu izrunāsim. Tā kā, man liekas, to ir svarīgi arī pateikt, un vienmēr labi izmantot tādus samērīgus pieklājīgus. Ja tu par katru sīkumu kaut kur rakstīsi, te vienkārši tu zaudēsi gan savu profesionalitāti, gan savu uzdevumu misiju. Jā, un saka, ja auditors tomēr ir konstatējis to lielo likuma pārkāpumu un neziņo, kāda ir auditora atbildība, un vai tavā praksē ir bijis kāds gadījums, kad tiešām tā atbildība ir iestājusies? Es mēģināju atcerēties, vai ir kādam bijusi reāla apsūdzība, es nespēju atcerēties to. Es domāju, ka ir bijuši noteikti gadījumi, kad ir pēc tam izdarīti secinājumi, ja tā drīkst teikt, bet man ir viens piemērs atbildi, kad tad ir tas lielais gadījums. Laikam no krimināltiesību viedokļa ļoti vienkārši piemērs. Jūs esat kāzās, piemēram, un jūs zināt, ka kāzu viesi vai kāzu paši jaunais pāris ir kaislīgi mednieki un ir nomedījuši dzīvnieku, kas ir sarkanajā grāmatā. Un jūs visi tagad viņam ielojaties. Jūs to zinat. Pēc būtības tas arī variants, vai šajā brīdī jūs piedalāties noziedzīgā nodarījumā. Ja tā saucamā piesaistība krimināltiesību izpratnē. Teiktu, ka ir pienākums ziņot, ja ir pie sevišķi smaga nozieguma, man liekas, arī pie smaga nozieguma, tagad tā klasifikācija mazliet aizmirstās, kad tev ir vienkārši kā jebkuram pilsonim. Vai tu esi auditors vai neauditors, tev par to ir jānoziņo. Jo, ja tu to nedarīsi, tad tevi var uzstīt par atbalstītāju vai pat citāda veida līdzdalības sadalības formu. Tā kā ja vien, protams, nav kāda specifiska regulējuma, kas pasaka to nedarīt, arī ārstiem ir specifiska regulējuma, kad to arī advokātiem ir zināmi noteikumi, kas kādreiz ir diezgan uz robežas. Ja tev klients atnāk un pasaka, ka tas parasti jautājums, esmu izdarījis slepkavību, ko viņiem darīs? Viņiem iedos savu vizītkarti vai tu viesi kopā uz policiju? Tas ir tas vienmēr tā izvēle, drīzāk jau, ka tiesa viņu kopā uz policiju. Man ir bijuši gadi, atcerējos gadījumi, kad klientam bija mūsu ieskatās nopietnas pārkāpumus, mēs lūdzām ar viņiem pašu atklāties. Jo tajā konkrētajā nozarē ir tāds speciāls regulējums. Viņš to izdarīja, bet iestāde nesaprata, kāpēc viņš pašatklājas. Viņam likās, ka pārkāpuma nav. Tas varbūt ir kādreiz nepārāk profesionāli uzraugi. Vai tu vari padalīties un atgādināt mums un klausītājiem, kas ir tās lietas, tie sarkanie pavisam karogi, kad mēs negribam būt jau līdzatbildīgi, bet tad mums ir jādodas un jāziņo. Varbūt kaut kādus pāris piemērus auditoriem. No klasiska biznesa mēs laikam nerunāsim par kaut kādām tādām sadzīviskām lietām, bet klasiska biznesa būs, es teiktu, tie varētu būt krāpšana, piesavināšanās. Skaidrs, ka uzņēmums ir kāds piesavinās naudu lielos apmēros, ir īpaši. Tās varētu būt dažāda veida noziedzīgu līdzekļu legalizācijas, kas var tikt novērotas finanšu datos, redzot, ar ko nodarbojās patiesībā, vai ne. Starptautisko sankciju pārkāpumi, kas arī ir smagi sodāmi šajā valstī, tad eksports uz Krieviju, piemēram, aizliegtā veidā. Var arī būt kādos gadījumos kādas darbības ar personu datiem nelikumīgas, piemēram. Tas ir tādi tipiskākie piemēri, ko visbiežāk redzēs, es teiktu. Un saki, kā var iekšēji organizācijā auditors stiprināt to savu drosmi, lai runātu ar vadību par kaut kādām neērtām tēmām vai par kaut kādiem pārkāpumiem? Un kā padarīt, lai to auditoru vairāk uzklausa? Jā, tā vienmēr ir problēma, jo auditoru uztver kā tādu kā vecos literatūras darbos, ka pie mums brauc revidents un tagad būs traki. Man liekas, tas svarīgākais ir pirmkārt
pašā organizācijā, kad ir skaidri nodefinēta atbilstības kultūra, kur audits ir neatņemama tās daļa, un ka viņiem ir skaidri pamudinājumi no valdes jau laicīgi, ka tas ir tā kā, es nezinu, kā to latviski speak out, un ka viņiem un ka ir izveidot sistēmu, ka tas ir ok. Es teiktu, ja organizācijā šāda kultūra nav, es laikam, ka autors tur iekšējais autors nestrādātu. Tas ir pirmkārt. Labi, ja ir riska komiteja vai padomi, kur par to, kas tā kā dabisks process, kur tev būtu jāatskaitās. Bet, svarīgi, vai laikam, autors pats nevar to vidi radīt. Viņš var vienīgais nebūt tik autorīgs un es laiku tā kā par sevi atgādināt proaktīvi. Vai norādi, ka šāda sistēmā ir jābūt, bet principā vadība un akcionārs, gan akcionāri interesēs un arī valdes interesēs ir izveidot kultūru, kurā par šo runā. Bet ļoti daudz, diemžēl, ir organizācijas ar toksisku kultūru, un tajās ir smagi strādā tikai vienam, ir īpaši auditoram. Un jautājums vienmēr katram ir, vai tev primāri tava darba samaksa un ērta situācija, vai tev ir kaut kāda profesionāla un ētikas standarti. Ja tev viņi nav, tad vai par viņiem tiek labi samaksāts par viņu, tā teikt, samazināšanu, tad tu esi izvēlējies ceļu, kur varbūt nevajag saukties par auditoru, vismaz skaņinēji. Tā kā es teiktu, tas ir paša akcionāra un vadības jautājums, un izvēlēties, vai tu šajā vidē gribi piedalīties. Tādēļ dažkārt arī mēs iesakam saviem klientiem, kuri ir varbūt, kuriem ir problēmas ar kādām uzraudzības iestādēm, un varbūt tādēļ, ka atbilstības kultūra nav bijusi pietiekama augstā līmenī, un jauna vadība to grib mainīt, tad mēs sakam, varbūt lieciet mazāk akcentu uz iekšējo auditu, mēģiniet likt kaut kur uz ārējo auditu, un daudz kur arī finanšu jomas regulācijas ir tā, ka tu vari aizstāt to iekšējo ar ārējo. Ir īpaši mazās organizācijās, manā ieskatā, tur pat nevajag mēģināt, tur baigi, tas nesanāks objektīvi, un tāpēc ir likumi daudz kur atļauj aizstāt tā, ka to iekšējo ņemt tā kā uz ārējo. Un tas tāds bišķi jocīgi izklausās, bet lai tu dabūtu objektīvu skatu, jo kas manai interesi ir, lai es dabūju novērtējumu objektīvu, kas mani sagaida. Un tie plusi, kad ir tas ārējais, iekšējais, ir tā objektivitāte un tā nebūšana tur iekšā? Ja ir 6 cilvēku uzņēmums, finanšu iestāde, piemēram, vai pat mazāk, kādreiz 5 cilvēku, kāda tur objektivitāte var būt, jūs sēžat vienā kabinetā, jūs tur ejat kopā uzpīpēt, kafiju iedzert, man liekas, ka tur ir drusku pa daudz tās augšana, un tad tas ārējais skats ir objektīvāks. Un tad arī tu pats saproti jau laicīgi, kāpēc finanšu iestādēm ļoti patīk auditi, kuri nav pārāk bieži, protams, tikai tā arī kādreiz mēs būtu problēma, ka tu sagatavojies, ko uzraugs no tevis prasīs. Tagad tu vari pats to māju iztīrīt, pirms pie tevis atnāk kaimiņi un saka, smirdi, vajadzētu iztīrīt. Ja, ka tu to pats sakop. Tā kā tā ir iespēja izvairīties no soda un reputācijas kaitējumu sev. Kā ir, ja auditors jau potenciāli redz, ka tur ir varbūt kaut kāds likuma pārkāpums, bet pierādījumu nav, jo tie auditā bieži ir tā, ka kāds grib, lai tu pierādi līdz galam. Savukārt auditors parasti vairāk vai mazāk tomēr norāda, ka šeit ir tas risks. Kā tu saredzi, kā ir šīs situācijas, kā viņas var virzīt tālāk, vai jurists var pārņemt un tad pierādīt līdz galam, vai viņi var strādāt kaut kādā komandā, vai vispār ir jāpierāda līdz galam? Es teiktu arī, ka auditoram nav līdz galam, ja, protams, vienīgais tas nav viņa uzdevums, specifiski meklēt pierādījumus, ir tādi arī forenzika analītiķi, kur tev iet tieši pakaļ konkrētiem dokumentiem, vāc konkrēts, bet tā vispārīgi, es domāju, ka autoram nebūtu atbildība meklēt, vai teiksim tā, pierādījumu līmeni iegūt. Tas nav viņa uzdevums, es teiktu. Tas ir pirmkārt, otrkārt, vienmēr paturēt prātā, ka ja ir dūmi, tas nevienmēr ir, tad neredzēt aiz dūmiem tikai tvaiku, bet tomēr, kad varbūt kaut kas arī degt, tad viņam ir jānorāda risks, jānorāda uz likuma pārkāpuma, augstu iespējamību, bet tā, ka viņam būtu jāsavāc pierādījumu komplekts, manuprāt, tas būtu tā kā pat daudz prasīts. Tas nav viņa mandāts, ja vien tas nav tiešām tā arī pateikts. Kādreiz mums ir tādi bijuši, ka tevi nāc un meklē likuma pārkāpumu, lai sagatavotu lietu prokuratūrai, piemēram, vai sagatavotu lietu policijai, vai kādā tiesu lietā tev ir jāsavāc reāli pierādījumi, lai pēc tam viņus nostiprinātu un iesniegtu tiesai. Jā. Un saki, cik korekti ir izmantot iekšējā auditoru, lai no kāda atbrīvotos? Jo citreiz ir dzirdēts, jā, ka tas kolēģis tur kaut kā ne tā, uzsūtīsim iekšējā audita, savāc kaut kādu informāciju. Tā ir, jā, to es esmu arī dzīvē redzējis un arī, diemžēl, pieredzējis. Man neliekas, ka tas ir labi auditam, tomēr jāstrādā tā kā sistēmiski ar laika plānojumu,
kopumā redzot bildi, nevis uz tādiem ad hoc pasūtījumu slepkavībām, ja tā drīkst teikt. Tas nav, auditors nav killeris. Bet, protams, audita secinājums var un, man liekas, var izmantot arī amatpersonu atbildības vērtēšanā. Bet ir svarīgi, ka organizācija neveidojas izpratni, ka auditors ir šis te killeris. Jā, bet kā auditors var pateikt, nē, es nebūšu killeris? Tai vadībai. Jautājums, vai tā darba uzdevuma došana ir atbilstoša audita neatkarības mandātam, kā viņš par ir iedots. Sliktā gadījumā viņš var arī uzrakstīt šo ziņojumu, bet ar atrunu vienmēr. To viņam neviens nevar aizliegt. Un tad jau tiesas ziņā būs vērtēt, vai citu amatpersonu ziņā, kā tas ir izskatījies. Un, ja gadījumā, tad izpildīt darbu pēc labākās sirdsapziņas, bet varbūt nefokusēties uz to pārkāpumu personas, jo personas pārkāpumu vērtē dienesta pārbaudē vai disciplināra lietā. Ko var sākt uz audita ziņojuma pamata, protams, vai ne? Bet audita ziņojums ir par sistēmu, nevis par vienas personas pārkāpumiem. To nevajadzētu saukt. Varbūt, ka tur var vienmēr izmantot kaut kādu audita secinājumus, bet tas nav tā nepareizs veids, kā to darīt. Kāpēc tā notiek? Ir nevis tāpēc, ka vadības būtu glupas vai viņas gribētu auditorus nostādīt šādā situācijā. Viņiem, ko es redzu valsts pārvaldē, tīpaši arī citās organizācijās, tev nav tā iekšējā izmeklētāja. Ir dažas organizācijas, kuras uzturējuši, ka šis cilvēks parasti izmeklēs, tā kā tas izmeklētājs. Vai arī privātie var paņemt ārpakalpojumā šādu. Valsts pārvaldē tā ir baigā problēma. Tev ir jāatbrīvojas, piemēram, no valsts sekretāra vai no valsts sekretāra vietnieka. Un saka, ir problēma. Tu redzi, ka tur ir faili, bet tev vajag savākt materiālu. Un tev nav neviena, kas profesionāli to var izskatīt. Un auditors tad kā, kam tad citam, tad jau auditam. Tas vienkārši tāds. Man liekas, ka valsts kancelējā vajadzēja uzturēt tādu, kā agrā civildienesta pārvalde, kur tev tāda izmeklētāja korpus, kas profesionāli, bezskaislīgi, bez padotības interešu konfliktiem iet un izmeklē lietu. Un audita saulēcīga neveikšana drīzāk būtu tieši augstākā vadītāja atbildība. Ja jau audits tu atklāja tagad, kāpēc audita plānā tas nebija iepriekš? Kaut kā tā. Saķi, kas tavuprāt ir auditora lielākā atbildība kopumā? Tad kas ir tas, kas ir viņa atbildības lokā? Redzēt sistēmisko bildi, lielāku bildi, jo pati strādā izcili profesionāli kolēģi, kas saka, pirmajā un otrajā līnijā, viņi nevienmēr redz visu bildi, viņi strādā savā ietvarā un redzēt to un kādreiz pajautāt, hei, vai tiešām šis process ir dizainēts tā kā loģiski, jo tagad padomājot tur par, pastoties kompleksi, liekas, ka varbūt, ka nav. Tā kā principā es redzu kā sistēmisko palīgu, un ja pat ceļam gadās kāds nesmukums, ko atklāt laicīgi, tas būtu ļoti vērtīgi. Es gribu parunāt par otru auditoru atbildības pusi, ar ko man ir pēdējos gadus 6-7 nācies saskarties. Mums bija viena prezentācija iekšā audita, kā viņi sauc, asociācija apvienība var uzstāties, vai auditors var kaitēt. Un tas, ko mēs arī banku sektorā kādreiz redzējām, ka, lai gan paši auditori vispār viss labi, ja tev ir 3 auditi gadā, tur gada pārskata auditā paņem AML jautājums, speciālajā AML auditā un vēl tev atnāk uzraugs ar savu on-site inspekciju, tad tu principā visu laiku dzīvo pārbaudēs. Un kādā brīdī mēs secinājām, ka tas uzdzen to finanšu iestādi vai kādreiz arī citu uzņēmumu tādā kā atturībā no riska. Viņi saka, es vairāk risku kaut kādu neuzņemšu, un šie klienti ir pārāk riskanti, es vispār beigās es iztīru savu to māju tā, ka man biznesa tur vairāk nav, vai es izmetu ārā no klientu loka tādus subjektus. Tur varbūt auditors nav vainīgs, bet viņa ieteikumus iztulko un tā pa vienkāršo. Tev pasaka, vajadzētu izvērtēt, izvērtējām, nav. Un tā ir tā problēma, ka tev ir jāpadomā, vai, man liekas, kādreiz būtu jāvērtē, ka tu varbūt kādreiz neizmanto visas iespējas. Jo kādreiz arī atteikšanās no riska kādās nozarēs var tikt uzskatīta par kaitējumu patērētājiem. Ka jāpadomā, ka ne tikai tev ir jāiztīra izcila balta telpa, bet ka varbūt tā baltā telpa kādam kaitē. Arī no tāda puses, vai tu neredi ar kaut ko lieku šajā izpratnē. Bet atbildība, kopumā pateikt, redzēt sistēmisko bildi, neļaut organizācijai arī būt pārāk tur sterilai, jo tas arī var kaitēt biznesam. Vienmēr jābūt tā kā biznesa mindful bišķiņi, tā kā saprast, kāpēc tas tā ir. Tas, kas ir liela problēma, ko es redzēju, vai spēt, ko nedarīt, nebūt, nepiemērot pārāk striktas interpretācijas tur, kur varbūt var interpretēt. Te gan vienmēr ir jautājums,
kā to novērtēt, un to es vienmēr pat uzņēmumam saku, vai jūs esat nodevinājuši savu riska apetīti arī attiecībā uz juridisko interpretāciju. Uz mani jurists skatās, vai es neesmu kaut ko saēdies šajā dienā. Jo, piemēram, bankās mums ir tāda laba tēze, ka mēs nekad neizmantosim likuma interpretāciju pa 100%. Mēs atstāsim to drošības buferi. Tas kādreiz ir nērti, nepatīkami un daudz no kā nāks atteikties. Un līdzīgi auditā tu pārbaudīt, vai šī interpretācija ir bijusi ne tikai korekta, bet arī atbilstošam uzņēmumam. Būtu jāsaka, kāda ir jūsu riska apetīte attiecībā uz drosmīgām interpretācijām, izmantojot katru pēdējo salmiņu vai naģīti, pie kā pieāķieties, vai tu saki, nē, es gribu būt 100% drošs. Un arī, man liekas, auditēt ir jāsaprot, ko uzņēmums pats ir uzstādījis. Būt vairāk tajā sarkanajā zonā, dzeltenajā vai tāda pavisam zaļā. Un tad tu arī to vari novērtēt. Tas arī beigas svarīgi, man liekas. Jā. Mums bieži vien ir tā, ka mēs ar to auditējumu struktūru vienību strīdamies par secinājumiem. Un tad mēs sakam, tas ir mūsu auditoru profesionālais spriedums. Un tad tā otra puse it kā, nesaprot, kāds jūsu profesionālais spriedums, mēs taču esam šeit eksperti. Kā šito te atrisināt, kā skaidrot labāk? Jā, man ir nevienreiz arī bijis tā, ka esmu vairākam organizējumam taisot tos līdzekļu legalizācijas IKS auditus, kuras vienmēr fokusējas no sākuma uz pārvaldību un efektivitāti. Un tikai tad uz procedūrām. Un tad vienmēr ir šoks, ko tu gribi tagad vērtēt? Tev ir dokuments lasi, ja? Jā. Saku, nē, man vispār nav jēga viņu lasīt, ja es saprotu, ka jums ir tā kā vai nu putra galvā, par risku nav izpratne vai tā. Beigās mēs nonākam pie pat iedzīgiem secinājumiem. Es arī saprotu, ka ir reizes, kad es esmu kaut kur pāršājis pār strīpu, un es to profesionāli spēju novērtēt, ka šis ir, var arī tā, var arī citādāk. Nav tik traki, un tas ir profesionalitāte un pieredze. Un tad es arī piekāpjos. Saku, šito secinājumu mēs esam gatavi noņemt, jo vienmēr būs, kad ir 5-10% secinājumu, kurus vajadzēs pārmainīt. Nedrīkst būt tā, ka šis ir viss, un es ne pa milimetru nekustēšos no savas pozīcijas. Ir jābūt arī spēja elastīgi vienoties par kaut kādiem ieteikumiem. Kas man vairāk kaitina, ir tas, ka mēs sākam par krāsām strīdēties. Tas ir augsts, vidējs vai zems. Un tad vienmēr ir tā debate, ka cik daudz tu, tas challenge, cik daudz tu izturēsi. Un viņa galbeigās tev arī maksā par to audits, ka tad beigās nesamaksās. Un tad tas audits ir tāds, tā ārējais tīpašais, ja. Tad, grūti tas ir. Bet, kaut kā cilvēciskas attiecības nevajag aizmirst un jāmēģina ir kaut kur atrast tas kompromiss, jo audits arī ir par kompromisiem, nevis tikai par balts un melns. Un tad mēs tur sakam, šo mēs varam uz dzeltenu, bet tad jums vajadzētu izdarīt šo vai šajā reizē varbūt, padomājiet vēl no tādas puses, tad mēs vienojamies par to. Es vienmēr, tas varbūt atšķirība, man ir audita pieredze tāda, ka es tur, kur esmu jomās, kur es uzskatu, ka es esmu eksperts. Es nelīdīšu nekad jomā, no kuras neko nesaprotu, bet cilvēkiem, kas strādā kā profesionāli auditori, viņiem nāk saskaties sākot no lopkopības, beidzot ar bankām. Ja? Tur ir grūtāk, jo tu tiešām neesi, un man tur nav labas receptes. Tikai to, ka tas ir jāmēģina panākt kaut kāds kompromiss un tur, kur es esmu eksperts, es zinu, cik daudz es drīkstu to zemi atdot. Ja? Bet tur es apskaužu tos, kuri spēj tik dažādās jomās iet iekšā un to saprast. Edgar, vai tev ir kāds labs novēlējums sarunas noslēguma auditoriem? Es teiktu tā, ka vienmēr atcerieties, ka jums svarīgi ir, ka tas nav jūsu pēdējais audits. Tas ir pirmkārt, ka jūs uzturēt savu profesionālo etikas standartu un ka jūs spējat ieklausīties arī tajā revidējumā vienībā. Jo ne jau tā, ka tur cilvēki ir apzināti kaitnieki, nelieši un nesaprašas. Viņiem arī kaut kāda loģika, kāpēc viņi pie tā ir nonākuši. Un nereti iespējams, ka jūs varat kaut ko no viņiem dabūt vairāk ārā vai saprast nekā tad, ja jūs esat tāds strikts un pikts. Auditoram nevajag būt tikai striktam un piktam, bet iejūtība, empātija vienmēr nāk tikai par labu. Jā. Un galvenais lasīt. Jo, ja jūs par to jomu, ko jūs auditējat, nelasat un negatavojaties, jūs varat tikai salaist daily to pasākumu. Jā, uz šīs nots teiksim tev lielu paldies. Iejūtība, empātija un atceramies, ka viss nav tikai balts vai melns. Paldies uz tikšanos! Paldies!